Labvakar, esam ēterā ar Top Latgali, mani sauc Daniela Zalbe. Zinību diena tuvojas klāt. Daudziem vecākiem tas ir liels izaicinājums. Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komiteja jau gadiem palīdz tiem, kam visvairāk tas ir nepieciešams. Tāpat organizācija aktīvi strādā pie jauniem projektiem, piesaista brīvprātīgos un nosprauž ambiciozus mērķus. Šodien par šo un daudz ko citu runājam ar Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas izpilddirektori Helēnu Saldesjonaku. Labvakar! Labvakar! Sāksim tad ar zinību dienu. Kāpēc tik lielu interesi piesaista sabiedrisko labdarības organizāciju uzmanību? Zinību diena ir viena no tādām dienām, un kāpēc tieši šis datums, kam un kā jūs palīdzat? Es domāju, ka visiem Latvijā ir zināms, ka sagatavot bērnu uz skolu izmaksā diezgan lielu summu ģimenēm. Vidēji tie ir kaut kur 200 eiro. Septembra mēnesī jāiztērē no ģimenes budžeta, vienām ģimenēm vairāk, vienām mazāk, bet, protams, ka trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tas ir smags pārbaudījums. Un tādēļ vecāki vēršas ne tikai pašvaldībā pēc palīdzības, bet arī nevalstiskajās organizācijās. Un mēs esam viena no tām organizācijām, kas palīdz tieši sociālā riska ģimenēm ar bērniem vai arī trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. Katru gadu mēs saņemam labdarības kravu no uzņēmuma Centrum, un šo labdarības kravu mēs sadalām uz tām citām nevalstiskajām organizācijām, kas vēršas pie mums ar lūgumu atbalstīt, piemēram, pirmklasniekus. Gan Pilsētas invalīdu biedrība, gan daudz bērnu ģimeņu biedrība, gan biedrība, kurā ir bērni ar invaliditāti, vēršas mūsu organizācijā un lūdz sniegt atbalstu tiem bērniem, kas ies pirmajā klasītē. Otra lieta ir tā, ka mēs trūcīgām ģimenēm, tagad jau diemžēl tikai trūcīgām no 2025. gada janvāra, dalām kancelēs preces tiem bērniem, kas iet uz skolu, skolas vecuma bērniem, un šādu paku, diezgan lielu paku, var saņemt ģimene vienu reizi gadā. Tātad, ja ir saņemta, piemēram, maijā, tad septembrī vairs nebūs, bet daļa ģimeņu tomēr vēršas tieši pirms mācību gada sākumā un atved šo kravu ar kancelēs precēm, pilnīgi jaunām kancelēs precēm no Rīgas, no Eiropas sociālā fonda plus programmas, un mēs izsniedzam trūcīgām ģimenēm ar bērniem skolas vecumā. Lūk, var arī saņemt mugursomu, var saņemt kancelēs preces. Tur ir atsevišķa programma, trūcīgās ģimenes ar bērniem šo programmu zina. Pārkāpt neko mēs nevaram, jo tas viss ir noteikts ar ministru kabineta noteikumiem. Protams, ka atsevišķos gadījumos mēs izskatām arī ģimeņu iesniegumus. Kaut kādā veidā mēģinām palīdzēt materiāli. Ir dažādas situācijas, tās ir individuālas pamatā, un šajā gadījumā mums ir iespēja izskatīt tieši individuālus iesniegumus, palīdzot, piemēram, bērnam ar apaviem vai palīdzot bērnam ar ārstēšanas izdevumiem, jo nevienmēr var saņemt bezmaksas ārstēšanu bez rindas, bet tā ir nepieciešama steidzami bērnam, un tāpēc tāda palīdzība ir iespējama. Un trešais, tāds lielākais bloks, kur mēs strādājam, tā ir programma Ukraiņiem, Ukraiņu bēgļiem, kuri dzīvo Daugavpilī un Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā, jo mēs strādājam uz Dienvidlatgali. Arī Ukraiņu bērniem ir gan pirmā psiholoģiskā palīdzība, gan attīstošas radošas darbnīcas.
Un visu vasaru praktiski mums bija vasaras nometnes gan ukraiņu bērniem, gan latviešu bērniem ar Latvijas Sarkanā Krusta atbalstu. Tādēļ vecākiem tā bija diezgan liela palīdzība, jo vajadzēja maksāt vecāku maksu mazāku vismaz 2 reizes nekā citās nometnēs komerciālajās. Nu, principā tā ir komerciālā nometne, bet ar Latvijas Sarkanā Krustā, starptautiskā Sarkanā Krusta atbalstu. Atgriežoties pie skolas sākuma un tēmas tās vispārīgi, cik vispār maksā nokomplektēt bērnam visu nepieciešamo skolas preču komplektu? Nu, es jau pašā sākumā teicu, ka tie ir vidēji apmēram 200 eiro, bet atkarībā, protams, no ģimenes iespējām. Nu, ir arī tāda iespēja, ka, piemēram, vecāki apmainās ar apģērbu, no kura bērns ir izaudzis. Mums bija tādi tirdziņi agrāk, arī mēs rīkojam tādus tirdziņus, kad vecāki varēja atnākt, apmainīt jau savu nevajadzīgo vai nederīgo apģērbu, bet vēl labā stāvoklī ar citiem vecākiem, kuriem bērni mazāki. Un tas bija diezgan populārs tāds pasākums, bet pēdējos 2 gados mēs to neesam rīkojuši. Mums gan ir humanās palīdzības noliktava, kur var atnākt, paņemt labu apģērbu, bet ir arī citas organizācijas, kur ir tādi lietoti apģērbi, un tādēļ es nevaru teikt, ka tas ir tāds pirmās nepieciešamības pasākums. Jā. Bērniem vajadzīgas darba burtnīcas, kancelēs preces pamatā, somas, sporta apģērbi un tā tālāk. Tas ir galvenais un parastais apģērbs, kas bērnam nepieciešams, skolas forma. Nu, protams, kaut ko jau arī palīdz pašvaldība, un mums kā nevalstiskai organizācijai ir papildu funkcija sniedzot šo atbalstu. Bet ir arī tāda lieta, ka ir vecāki, kuri kautrēs varbūt prasīt palīdzību, un ko tad darīt ar viņiem? Mums nonāk informācija par tām ģimenēm, kam nepieciešams atbalsts, no radiniekiem, no kaimiņiem, no sociālā dienesta reizēm piezvana mums un saka, varbūt jūs varat šai ģimenei palīdzēt. Mēs jau esam izsmēluši savus normatīvos iespējas, varbūt jūs varat kaut kā palīdzēt. Nu, ir arī vecāki, kas atnāk paši, un mums ir tādas individuālās konsultācijas, var pieteikties, piemēram, šonedēļ, visu nedēļu, trūcīgām ģimenēm pie mums Sarkanajā Krustā ir individuālās konsultācijas. Noteikts laiks ir, ieejot pie ieejas ir afiša, cikos ir tās konsultācijas, var atnākt un parunāties par tām problēmām, kas ir uz doto brīdi. Un, protams, ja mēs varēsim atrast iespēju, mēs to noteikti darīsim. Vēl jau vairāk, principā, man ir pieredze liela sociālajā jomā. Es pilsētas un valsts un nevalstisko organizāciju iespējas labi pārzinu, un es vienmēr varēšu ieteikt kādu iespēju saņemt atbalstu. Tāpēc kautrēties noteikti nevajag, jo ir ģimenes, kuras ir vienmēr pirmajās prasītāju rindās, bet ir ģimenes, kuras mēģina tikt saviem spēkiem galā. Un tieši tādām ģimenēm mēs aicinām doties gan uz sociālo dienestu, gan uz nevalstiskajām organizācijām, lai saņemtu atbalstu. Ir kādas organizācijas, kuras caur jums mēģina veikt labdarības akcijas arī, un vispār cik daudz gribētāju palīdzēt citiem? Nu, tas nav tā, ka caur mums ir sadarbības partneri. Dažas organizācijas, ar kurām mēs sadarbojamies un dažādā veidā mēģinām atbalstīt viens otru. Ja? Piemēram, mēs vienmēr esam kopā ar pilsētas invalīdu biedrību,
ar pilsētas neredzīgo biedrību. Esam gatavi vienmēr atbalstīt un palīdzēt daudzbērnu ģimeņu biedrībai. Tāpat arī mums ir savs sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīta Vēsma, kurā ir 70 klienti vismaz. Un šie vecāki un šie bērni vienmēr ir mūsu redzeslokā, gan ar dažādiem labdarības pasākumiem visā pilsētā, gan ar atbalstu dažādu, gan ar rehabilitācijas pakalpojumiem un attīstību veicinošiem pakalpojumiem. Un tāpēc sadarbojamies arī ar dažādām nevalstiskajām organizācijām visā Latvijā, piemēram, ar Ziedot LV. Vairākas reizes esam kopīgus labdarības pasākumus organizējuši ar Ziedot LV. Gan šeit, Daugavpilī, gan Dagdā cilvēki zina un atcerās, kā pie mums varēja saņemt Ziedot LV dāvanu kartes, arī Sarkanā krusta dāvanu kartes. Tāpēc teikt, ka mēs vieni paši esam, mēs noteikti negribētu, bet man ir arī tāds novērojums, ko pa daudziem gadiem, pa ļoti daudziem gadiem, kas ir izstrādājies, ka labdarības organizācijām un nevalstiskajām organizācijām tomēr vajadzētu vairāk savā starpā sadarboties. Jo, piemēram, kad nāk Ziemassvētki, tad cilvēks, kurš vēlās ziedot, viņš nezina, uz kuru pusi var skriet. Kam ziedot? Ja? Viņam ir iespēja tikai noziedot, piemēram, tur, es nezinu, 10 eiro, vai kāds uzņēmējs grib ziedot. Bet piedāvājumu par ziedojumiem ir ļoti daudz. Un tāpēc vai nu pašvaldībai būtu tomēr jāmēģina kaut kā apvienot visas nevalstiskās organizācijas un pateikt, mēs gribētu, lai jūs palīdzat, piemēram, bērniem ar invaliditāti, bet jūs, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem. Tātad pašvaldības, piemēram, sociālais dienests paaicina pie sevis nevalstiskās organizācijas un pajautā, vai jūs uz Ziemassvētkiem varēsiet kādam palīdzēt. Ja jā, tad kam? Un tad kopā kaut kā koordinēt šo darbu. Ja? Tas būtu arī svētīgāk un vairāk cilvēku, kam tiešām vajadzīga palīdzība, arī to varētu saņemt. Jo saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir mērķa ziedojumi un ir bezmērķa ziedojumi. Bezmērķa ziedojumi ir tādi, kad cilvēks vienkārši ieskaita Sarkanā krusta kontā, piemēram, tur 5 eiro, un tad mēs šos 5 eiro varam izmantot, kam mēs gribam. Ja? Ne jau peļņai, protams, bet kādai gribam organizācijai vai kādam cilvēkam, kādai kategorijai. Bet ir mērķa ziedojumi. Piemēram, mēs jau daudzus gadus un pilsētā tas vienmēr gūst lielu atsauksmi sadarbībā ar Ditonu centru, Ziemassvētku labdarības koncertu rīkojumu. Uz šo labdarības koncertu var nākt jebkurš pilsētas iedzīvotājs. Parasti piesakās mums kādas 6 vai 7 grupas vokālās vai tur ansambļi vai vēl kaut kas dienas laikā uzstājas, un cilvēki šajā laikā var ziedot gan produktus, gan naudiņu, un tad tas mērķa ziedojums iet tieši bērniem ar invaliditāti, viņu sociālajai rehabilitācijai. Mēs turpināsim mūsu sarunu burtiski pēc pāris sekundēm. Turpinām mūsu sarunu, un jūs teicāt par labdarības koncertu. Kādas ir vēl varbūt labdarības akcijas, kuras jūs organizējat? Tātad ir labdarības akcija, kuras laikā mēs apmeklējam mājās vecus vientuļus cilvēkus, palīdzot viņiem sakārtot mājvietu, izmazgāt logus, nopirkt produktus, vienkārši parunāties. Un pamatā šādas labdarības pasākumus veic mūsu jaunieši. Mums ir jauniešu organizācija, jauniešu nodaļa,
kur darbojas, aktīvi darbojas uz doto brīdi kaut kur ap 30 jauniešiem. Tie ir brīvprātīgie? Jā, tie ir brīvprātīgie, ar kuriem ir noslēgti brīvprātīgo darba līgumi. Un jaunieši veic ļoti daudz dažādu labdarības pasākumu. Piemēram, pagājušās brīvdienās viņi strādāja kā brīvprātīgie, tātad Solis plus sporta spēlēs 2 dienas, ja? Veicot brīvprātīgo darbu, pilnīgi brīvprātīgi. Ja? Protams, tur bija klāta arī mūsu medmāsa, kura sniedza profesionālu palīdzību, jo tur bija cilvēki ar invaliditāti. Ja? Tie ir tādi pasākumi, ko mēs sadarbībā ar citām organizācijām vienmēr darām. Tāpat kā, piemēram, Neptūna svētki. Mēs jau vairāk kā 11 gadus piedalāmies Solis plus pasākumā, sporta pasākumā 7 gadus. Viņi paši to atzīmēja. Tur, kur mūs aicina, mēs vienmēr atsaucamies, nekad neatsakam. Piemēram, mēs palīdzam arī pilsētas invalīdu biedrībai organizēt biedriem dzimšanas svētkus. Ja? Reizi ceturksnī dāvanas gatavojam un sūtam. Un, mūsu jaunieši vienmēr ir gatavi iet arī uz izglītības iestādēm un stāstīt par pirmo palīdzību, kas ir ļoti aktuāla lieta šogad. Pēdējos gados, es teiktu, tā sakarā ar ģeopolitisko situāciju. Jaunieši ir izglītoti, viņi ir no dažādām izglītības iestādēm, viņi ir ļoti atraktīvi un ļoti izpalīdzīgi. Un mēs vienmēr sakam, ka mums ir labākie jaunieši pilsētā, jo arī jaunatnes departaments katru gadu atzīmē mūsu brīvprātīgos kā vienus no labākajiem brīvprātīgajiem pilsētām. Kur jūs atrodat brīvprātīgās? Varbūt jūs sadarbojaties ar skolām, ar augstskolām, jo mūsdienās, man liekas, jaunieši nav tik aktīvi, lai pildītu darbu bez atmaksas, bet tomēr jūs sakat, ka jums ir pietiekami daudz brīvprātīgo, kuri palīdz. Man liekas, ka ja cilvēkam ir vēlēšanās kādam palīdzēt, viņš pats vienmēr meklēs iespēju, kur to var darīt, un darīt organizēti un darīt mērķtiecīgi, lai no tā arī gūtu kaut kādu gandarījumu. Tas ir viens variants, kad viņi paši mūs atrod, un otrs variants ir, protams, ka tie ir sociālie tīkli, informatīvie dažādi bukleti, informatīvās lapas un tā tālāk, kur jaunieši stāsta par to, ar ko viņi nodarbojas, ko viņi dara Sarkanajā krustā, tādā veidā arī pieaicinot citus, piesaistot citus. Kādus ieguvumus viņi parasti iegūst? Varbūt jaunas zināšanas vai prasmes? Protams, jo Sarkanajā krustā ir ne tikai, piemēram, nāc un dari, bet arī apmāca, kā veikt brīvprātīgo darbu. Tikko Abrakciemā beidzās tradicionālā Latvijas Sarkanā krusta līderības skola, kur bija pārstāvēti arī mūsu Dienvidlatgales komitejas jaunieši, ja nemaldos kaut kur ap 10 cilvēkiem. No Daugavpils bija 4, un no Augšdaugavas un no Dagdas vēl bija cilvēki. Ja. 3 dienas par Sarkanā krusta līdzekļiem viņi atradās Jūrmalā, kopīgi mācījās, kā piesaistīt citus brīvprātīgo darbam, kā kļūt par līderi, kā organizēt brīvprātīgo darbu un tā tālāk. Mēs darbojamies arī Erasmus programmā, brauc mūsu jaunieši uz ārzemēm, apmainās ar citām nevalstiskajām organizācijām ar brīvprātīgo darbu un tā tālāk. Par cik Sarkanajā krustā kopumā ir ap 2000 darbinieku visā Latvijā un vairāk kā 2000 brīvprātīgo, tad varat iedomāties, kādi tie ir apjomi. Mūsu vadība atrodas Rīgā, sekretariāts, un ir 6 komitejas reģionālās Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Dienvidlatgales, Rīgas. Varbūt es vēl ko nenosaucu, Zemgales. Lūk, un katrā komitejā ir sava darba specifika.
ļoti populāri jau sarkanais krusts ir visā Latvijā ar to, ka pārņem no pašvaldības sociālos pakalpojumus. Tie ir ilgstošās aprūpes iestādes, krīzes centri un patversmes, nakts patversmes, atskurptuves. Pašvaldībā ļoti daudzos reģionos, tajā skaitā visvairāk Kurzemē, Rīgā, nodot mājas aprūpi, nodot sarkanajam krustam savus sociālos pakalpojumus, deliģē, līdzfinansē, slēdz līgumu, sadarbības līgumu ar sarkano krustu. Lūk, tas ir tāds ļoti liels darba novirziens tieši sarkanajā krustā. Otra daļa ir pārtikas paku dalīšana, Eiropas sociālā fonda plus programma, un trešā daļa ir brīvprātīgais darbs. Cik ilgi vispār brīvprātīgi aizturas pie jums strādāt? Ja runājam par jauniešiem, tad jaunieši uzturas sarkanajā krustā tik ilgi, kamēr dzīvo Daugavpilī. Ja? Bet, ja runājam par pieaugušiem cilvēkiem, tad tas termiņš nav ierobežots. Kamēr patīk, kamēr ir ko darīt. Atgriezīsimies pie sarunas pēc pāris sekundēm. Ja gribi būt veiksmīgs, ir jāuzstāda arī lieli mērķi. Un viens no tādiem mērķiem ir arī drosmes kaste. Un pastāstiet vairāk par šo projektu. Principā tas nav mūsu projekts, bet tas ir mūsu sadarbības partneru projekts. Mēs izlasījām informāciju par to, ka kārtējo reizi Daugavpils reģionālā slimnīca izsludina tātad akciju Drosmes kaste, kas domāta bērniem, kuri atrodas slimnīcā, uz ārstēšanās periodu un kuriem, protams, ir kaut kādas veselības problēmas un varbūt arī nopietnas un kaut kādas nopietnas procedūras un tā tālāk. Un, ja vecāki ir ar bērniem līdz skolas vecumam, bet pārējie bērni ir bez vecākiem slimnīcā, tad, protams, ka viņiem būtu ar kaut ko jānodarbojas vai jārelaksējas pēc smagām procedūrām un tā tālāk. Un tātad reģionālā slimnīca sabiedrisko attiecību daļa izsludināja šādu akciju, un mēs pieteicāmies sadarbībai. Jo slimnīca paredzēja, ka cilvēks pats nopērk kaut kādu rotaļlietu vai kādu kancelēs piedarumu uz bērniem un aizved uz slimnīcu, tad mēs piedāvājam, ka mēs to varētu darīt centralizēti un reizi mēnesī nogādāt slimnīcā. Un viņiem tas iepatikās mūsu piedāvājums, jo, iedomājieties, fiziskai personai katram ar vienu mazu dāvaniņu braukt uz reģionālo slimnīcu un tur atstāt to dāvanu. Mēs, mūsu jaunieši, tātad ar pārtikas grozu vai ar iepirkumu grozu atradīsies Ditonā. Visu septembri sestdienās no pulkstens 11 līdz 13 būs arī afiša, kur varēs redzēt, kam mēs vācam šos ziedojumus. Un pēc tam, protams, Ditona centram mēs pateicamies Vitālijam Davidovskim īpaši, kurš viņš pateica, kad mūsu jaunieši vērsās pie viņa, mēs vienmēr esam gatavi jūs atbalstīt, jo gan tas labdarības koncerts, par ko es minēju, gan šī akcija, gan varbūt citas, ko mūsu jaunieši ir darījuši Ditona centrā, tas viss ir cilvēkiem. Un kāpēc sestdienās? Tāpēc, ka sestdienās ir pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri apmeklē dažādus preču veikalus, un, protams, jaunieši būs gan pirmajā stāvā, gan otrajā stāvā ar afišu, 2 ar sarkanā krusta simboliku, mēnesi savāks, novietos noliktavā un pēc tam aizvedīsim uz slimnīcu. Šī akcija ilgs visu septembri, visu oktobri un visu novembri.
Tikai oktobrī un novembrī 2 reizes mēnesī būs, bet septembrī būs 4 reizes, ja, visas sestdienas. Kāpēc sestdienas? Tāpēc, ka vairāk cilvēku apmeklē Ditonu centru. Un, protams, ka tas būs atbalsts slimiem bērniem, jo, laikam nav slimnīcai tādu līdzekļu, lai varētu nopirkt kaut ko priekš tās rotaļu istabas vai relaksācijas istabas. Ko tieši iegādāties, lai varētu ziedot drosmes kastē? Produktus nevajag, jā, produktus. Ja cilvēks nopirks, piemēram, cepumus tur vai vafeles vai konfektes, mēs noteikti atradīsim, kam atdot to, jā, jo kādam vientuļam pensionāram vai vēl kaut kādam cilvēkam. Bet labāk tās varētu būt rotaļlietas, tās varētu būt kancelēs preces, krāsas, zīmuļi, zīmēšanas bloki. Bet tikai, lai nebūtu smalkas rotaļlietas tādas, jā, ko nedod Dievs, tur var bērns norīt vai vēl kaut kā. Bet tādas galda spēles, jā, varētu būt, lai lielākiem bērniem būtu ar ko rotaļāties. Mums arī Sarkanajā krustā ir galda spēles no citiem projektiem. Mēs varam arī viņiem uzdāvināt atsevišķas galda spēles, nodot paši savas, jā. Tāpēc, un jaunām jābūt visām lietām, nevar būt lietotas jau šajā gadījumā, jo, lai būtu higieniski tīras. Pasargāt bērniņus. Jā. Kādi vēl varbūt ir lieli mērķi, kurus jūs uzstādat sev tuvākajā laikā? Protams, tuvojas gada noslēgums, un atkal, kā vienmēr, mēs izsludināsim labdarības akciju, un kā vienmēr šī labdarības akcija būs arī veltīta bērniem ar invaliditāti. Tā ir mūsu, teiksim tā, visvairāk aprūpētā un visvairāk nepieciešama palīdzība tieši šīm ģimenēm, jo vecākiem nevienmēr pietiek līdzekļu, lai bērni varētu saņemt nepieciešamo medicīnisko rehabilitāciju, sociālo rehabilitāciju, vēl jo vairāk, ka valsts tomēr praktiski nepiedalās nekā šajā jautājumā, izņemot maksā vecākiem pabalstus, pensijas, jā, kuri arī, protams, varētu būt lielāki. Bet tie izdevumi bērniem ir ļoti lieli, un tādēļ arī būs dažādi gada nogalē pasākumi, saldas dāvanas, koncerti priekš šiem bērniem, vakars pie mums pašiem ar uzvedumu, ko gatavo mūsu jaunieši ar maskām, un vecākiem ļoti patīk, bērniem vēl vairāk patīk, viņi nāk pie mums. Tas ir, ko mēs plānojam gada noslēgumā, un protams, ka mēs plānojam sadarbību cieši ar pašvaldību, ar sociālo dienestu. Mums arī ir šī sadarbība, bet arī turpmāk, lai mūsu visu kopējā palīdzība nonāktu pie tiem cilvēkiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Arī jūs varat piedalīties labdarības akcijā un padarīt kādam dzīvi labāku. Un paldies jums, Helēna, ka jūs šodien bijāt pie mums. Paldies jums arī. Visu labu!